Sveicināti Audita akadēmijas studijā. Šodien pie mums viesojas Ilvija Grūba. Labdien, Ilvija! Labdien! Ilvija ir profesionāle, ilgu gadu pieredzi iekšējā auditā, risku vadībā. Šobrīd viņa ir atbilstības nodrošināšanas vadītājs AstraZeneca, kā arī revīzijas komitejas locekle Latvenergo. Ilvija arī regulāri veic ārējos iekšējā audita novērtējumus. Un šodien tieši tāpēc arī tevi aicinājām, lai pārunātu par to. Un tas pirmais jautājums arī būs, kas tad ir šis ārējais iekšējā audita novērtējums un kāpēc tas ir svarīgs uzņēmumam? Jā, paldies par jautājumu. Pats galvenais, kāpēc šis novērtējums ir svarīgs, tas ir kvalitātes novērtējums, jeb darba novērtējums iekšējiem auditam. Iekšējais audits sniedz neatkarīgas pārliecības pakalpojums iestādē, koncernā, un šī ir vienīgā iespēja, ka kāds cits atnāk no ārpuses un novērtē iekšējā auditora darbu pret vispār atzītiem standartiem, kas ir iekšējā auditora institūta starptautiskie profesionālās prakses standarti. Līdz ar to tāpēc es saku, ka šī ir kvalitātes novērtējums un starptautiski atzīts novērtējums pret starptautiski aprobētu standartu. Kādi varbūt ir tie galvenie ieguvumi? Kāpēc uzņēmumam vajadzētu domāt, ka ir jānovērtē šis iekšējais audits no ārpuses? Manuprāt, ieguvumi ir vismaz divi. Pēc šī novērtējuma veikšanas iekšējais auditors drīkst iekļaut savos ziņojumos audits veikt saskaņā ar starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem. Ja nav veikts ārējais novērtējums, tad nedrīkst šo piezīmi iekļaut, un savukārt tas ir tāds kā kvalitātes rādītājs visām ieinteresētajām pusēm, kāpēc tas ir vērtīgi. Un savukārt iestādes vadībai tas ir neatkarīgs pārliecības pakalpojums par to, ka mans auditors darbojas saskaņā ar labāko vispār atzīto praksi. Līdz ar to tas, manuprāt, ka ir divi ieguvēji. Iestādes vadītājs, vai vadība, un pats iekšējais audits kā struktūra vienība, kad es varu pielikt šo zīmi, veikt saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Varbūt vari pastāstīt, kā praktiski tiek veikt šis novērtējums, kādi ir tie soļi, kas tiek veikti? Jā, es principā atnešu šo grāmatu, tas ir Quality Assessment Manual, pēc kā kvalificēts iekšējā audita ārējais novērtētājs var veikt, jo šeit ir labākās prakses piemēri, dažādi interviju vadlīnijas un kā konkrēti, kas ir efektīvs, kas ir daļai efektīvs. Pats pirmais tātad ir plānošanas stadija, kā jau visiem iekšējiem auditiem arī šajā novērtējumā svarīgi ir plānošanas posms, pēc tam ir interviju posms, darba dokumentu izvērtējumi, atkal tikšanās ar iekšējā audita vadītāju, darba rezultātu pārunāšana, gala ziņojums, un es vienmēr cenšos nokļūt pie padomes vai revīzijas komitejas, lai šis audita ziņojums nepaliek tikai iekšējā audita struktūra vienības vadītājiem, jo, manuprāt, ka pievienotā vērtība ir arī tas, kurš uzrauga iekšējā audita vai administratīva vai funkcionālā pakļautībā, arī saņem šo audita novērtējumu. Lai ir pilnīga atklātība, jo patiesībā iekšējais audits sniedz pievienoto vērtību caur risku un pārliecības sniegšanu, un ja viņš nesniedz šo pievienoto vērtību, tad vajag mēģināt sniegt. Jā, un saki, kas var praktiski veikt šādu novērtējumu? Kas ir tie pa cilvēkiem? Jā, arī ļoti labs jautājums, jo principā to var veikt certificēts iekšējais auditors tam, kam ir šis Certified Internal Auditor, jeb mēs slēngā saucam CIA. Ja? Tam, kam ir CIA, tas varētu būt pirmais solis, ko es esmu arī redzējis vairākos iepirkumos, bet otrais ļoti būtisks solis tātad ir neatkarība. Neatkarība no tā, ko tu auditē, un trešais ir nozares pārzināšana. Manuprāt, nozares pārzināšana ir ļoti būtisks faktors
jo bez standarta atbilstības es, piemēram, vienmēr aizēju uz prakses padomdevējiem un uz labāko praksi. Tāpēc ir labi, ja būtu man šī, lai es izvēlētos tādus klientus, par kuru nozari man ir padziļināts zināšanas. Man personīgi vēl ir Ņujorkā iegūts certifikāts, iekšējā auditārējā kvalitātes novērtētāja certifikāts, bet es redzu, ka šī prasība netiek piemērota Latvijas iepirkumos, tāpēc es viņu minu kā 4. Un skaidrs ir arī tas, ka tu novērtē vai ne savā praksē tad šo te atbilstību šiem te standartiem, bet noteikti ir arī tā, ka, kā tu minēji, tu esi tāds kā padomdevējs un arī konsultants. Ko tad beigās arī tas iekšējais audits var iegūt, kāda tā pievienotā vērtība no šī ārējā iekšējā novērtējuma, un arī varbūt kāds palīdz tam iekšējam auditam kļūt labākam, efektīvākam, tiešām būt labam šim te pārliecības sniedzējam. Jā, es tiešām iekšējā audita ārējo novērtējumu ziņojumā man ir formālā sadaļa atbilstība pret standartu, un tad es vienmēr eju tālāk, kur ir papildus pievienotās rekomendācijas, ko es iekļauju kā labāko praksi. Un tas ir katram klientam individuāli. Ja, piemēram, es redzu iespēju uzlabot ziņojumu struktūru, tad tas jau nav tā standarta atbilstība, tā ir šie papildus rekomendācijas pievienotās vērtības uzlabošanai, ko auditori var ņemt vērā un ko var ignorēt. Tas ir man šis neatkarīgais redzējums. Citreiz arī tas attiecās varbūt uz izlases veidošanu, uz darba dokumentāciju, kur ir iespēja efektivizēt vai darīt lietas savādāk, jo tad arī klients saka, labi, ja, Ilvija, jūs norādījāt trūkumu, kāda ir jūsu labākā praksa, ko jūs rekomendējat konkrēti, un tad ir šī pievienotā vērtība, ka es varu sniegt jau kaut ko konkrētu, jo man ir bijuši pietiekami šī pieredze iepriekš. Ja es būtu veikusi 5 ārējos novērtējumus, viņa būtu mazāka, bet, ja tie ir 15 un vairāk, tad varbūt, ka man ir 20. Man ir ar ko salīdzināt. Varbūt tu vari padalīties ar kādu 1 vai 2 tādiem ieteikumiem, kurus tu sniedz, parasti kā labo praksi, vai kaut kādi tādi ierastie, kur ir šī te iespēja iekšējam auditam efektivizēties, ko tu redzi no malas. Jā, es arī vienmēr piemēroju Starptautiskā institūta ieteikums. Un Starptautiskais institūts jau ļoti sen saka, ka iekšējā audita pievienotā vērtība ir redzēt proaktīvi riskus. Un veicot interviju ar vadības jautāju, pirmais, vai jūs sagaidiet, ka jūsu iekšējais audits proaktīvi pirms jums identificēs riskus, kurus jūs vēl neziniet, un vai tādi tiek sniegti. Un, ja ir atbilde jā, vismaz jā uz vienu, tad man rekomendācija ir tiešām vairāk laika veltīt šai risku apzināšanai. Un tad tas rekomendācija ir apmeklēt nozares konferences, jo es esmu novērojis, ka iekšējā auditori apmeklē mūsu iekšējā institūta konferences, kas ir ļoti laba prakse, bet būtu nepieciešams tomēr arī aiziet uz šo industrijas konferenci. Pat es kā revīzijas komitejas locekle aizgāju uz enerģētiku 2023, un es ieguvu jaunas atziņas priekš sevis. Manuprāt, šis ir kā piemērs aiziet tiešām šo industrijas nozares konferenci, aizbraukt varbūt, ja ir iespēja arī vai pieslēgties attālināti starptautiskai nozares konferencei. Un tas ir, piemēram, viena no rekomendācijām, ko es vienmēr iesaku. Jo šīs kompetences tomēr arī ir lieta, kas ir jāuzlabo, lai cik dīvaini nebūtu, bet pamatdarbības jomas ir tās, kur iekšējiem auditiem atkal intervējot auditējumos, intervējot vadību, bieži vien šī iznāk kā problēma, kad pamatdarbību nepārzina pietiekamā apjomā. Un līdz ar to, ja cilvēks, auditors nepārzina pietiekamā apjomā šo pamatdarbību, viņš var veikt tikai atbilstības jautājumus. Viņš paņem tiesību akts nosaka šo, es pēc šī auditēšu. Bet pievienotā vērtība jau ir iznest risku, kas nav bijis pirms tam identificēts, varbūt ar visiem kvalitātes vai citiem auditiem.
Un tāpēc ir šī kompetence par pamatdarbību, kas ir otra varbūt biežāk konstatētā rekomendācija. Un noteikti, ka padomes, kā tie, kas pārvalda iekšēju auditu, un tad viņi kopumā arī sagaida, vai ne? Pārsvarā tu saņem atbildi jā uz šo jautājumu, ka viņi sagaida, ka tomēr iekšējais audits būs proaktīvs, ka viņi spēs nokonstatēt kaut ko tādu, ko vienkārši varbūt atbilstības kontekstā tu nevari ieraudzīt šo efektivitātes kritēriju. Jā, man principā tieši šis jautājums pēdējā laikā varbūt uztrauc, jo es redzu, ka ir ļoti daudz laika un komfortabli veltīt atbilstības jautājumiem. Un tas ir valsts pārvaldē svarīgi, bet tas noteikti nav pats galva. Ar to nevajag aprobežoties, ir jāiet tālāk, ir jāiet uz šo risku izvērtējumu, jo katra nozara tomēr ir ar saviem riskiem. Un varbūt iezīmē, kas ir tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi saskaras, tad, kad viņi veic šo te ārējo novērtējumu iekšējā audita? Vai kaut kādas problēmas, varbūt nepatika pret tādu novērtējumu? Visgrūtāk ir pašam auditējamajam, iekšējā audita struktūra vienības vadītājam, jo tā tad viņi ļoti reti kāds pārbauda, un psiholoģiskais diskomforts noteikti ir no līguma noslēgšanas brīža līdz ziņojuma projekta saņemšanai. Dokumentācija tiek iegūta, arī anketēšana tiek veikta diezgan raiti. Jautājums ir, vai ārējiem novērtētājiem šie struktūrvienību auditējamie atbildēs korekti. Ja varbūt šis datu validācija, cik šis ir subjektīvs, objektīvs, varētu otrs izaicinājums būt. Bet vadība un padome ir tie, kas sniedz objektīvu informāciju. Es neredzu nekādu administratīvo slogu, jo tas ir iekšējā audita struktūra vienība, kas vienkārši iedod piekļuvi darba dokumentiem un pārsvarā tiek iedota pieeja attālināti. Tur nav tādu lielu ierobežojumu. Jā. Un cik viegli vai grūti ir sadarboties ar iekšējiem auditoriem, veicot šādu te auditoru novērtējumu, jo viņi jau parasti ir pieraduši būt otrā galda pusē? Jā, auditori tiešām ļoti pamato, kāpēc viņiem šķiet šī rekomendācija tomēr nav rekomendācija un varbūt ir kaut kas palaists garām. Manā praksē ļoti sen nav bijusi pilnīga neatbilstība standartiem, bet ir šī daļējā neatbilstība. Un tad iekšējiem auditoriem jau gribas, ka viss ir pilnībā kopumā atbilst. Jā. Varbūt, bet viņi auditori kopumā ir uz dialogu iznākoši. Un visu to tādu lielu izaicinājumu man nav bijis. Tad sanāk, ja kāds kopumā šaubās par to, vai ir vai nav nepieciešams šis ārējais novērtējums no tāda resursu pieejamības skatu punkta, tad kopumā tu arī norāda, vai ne, ka tas nav ļoti resursu ietilpīgi. Tās ir pāris noteikti tikšanās, anketēšana un tāda saruna. Bet atkal tā pievienotā vērtība noteikti ir liela, ko var saņemt šis te pats iekšējais audits, un ja viņš ir gatavs atvērti skatīties uz tiem ieteikumiem. Un kā tu redzi pēc tiem novērtējumiem? Es pieļauju, ka tev ir arī bijis tā, ka tu varbūt pēc kāda laika novērtē atkal to pašu. Vai tu redzi, ka tie auditējamie, iekšēji auditi, ka viņi ir ieviesuši tās rekomendācijas, ka viņi tiešām pēc būtības ir paskatījušies ar atvērtu prātu uz to un arī uzlabojuši savu to darbību? Ka tie nākošajā ciklā var redzēt, jā, viņi darbojas labāk. Vairumā gadījumu, jā, viņi ir ņēmuši vērā un ieviesuši, bet ir tomēr lietas, ko es redzu, kas varbūt ir neieviestas un nākot atkārtot, es atkal izvirzu šo pašu rekomendāciju. Tas, jā. Toties šodien es biju apmācības seminārā valsts pārvaldē par to, kā veikt politikas audits, un tur pagājuši gadu visām ministrijām tika veikta iekšējā kvalitātes novērtējuma, ārējais novērtējums, un
kolēģis ļoti veiksmīgi atsaucās un atzinīgi atsaucās par to, ka viņas ir tikušas novērtētas un rekomendācijas bijušas jēgpilnas, kuras viņas ir ieviesušas. Līdz ar to arī pat valsts pārvaldē šis ir kā pievienotā vērtība jau atzīts un tika izteikta pateicība Finanšu ministrijai, kas finansē šo novērtējumu. Un saki, vai tev pašai arī ir bijusi kā pieredze kā auditoram, ka tavu darbu vērtē? Nu, nevis, ka tu vērtē citus auditors, bet tevi kā auditoru vērtē. Manuprāt, manā praksē bija vienreiz, ka mūs vērtēja ārēji. Vienreiz ir šāda praksa bijusi. Un kā bija tajā lomā, kā bija toreiz? Varbūt var atsaukt atmiņā. Līga man toreiz bija labi, tas neradīja diskomfortu. Varbūt, kas man radīja mazliet tādas savādākas emocijas, mums uzņēmumā ir ļoti attīstīta trauksmes celšana, un vienā no valstīm tika celta trauksme, kad es ar savu darbinieci esmu nonākusi pie nepareiziem secinājumiem, veicot dienestu izmeklēšanu, kas nav iekšējais audits, bet kas ir mazliet nopietnāk. Un līdz ar to kolēģi reaģēja uz šo trauksmes celšanu, un tad es tiku pārbaudīt, un man bija jāpierāda diezgan drastiski, kādas procedūras es veicu, kāpēc es nonācu pie šiem secinājumiem, un kāpēc mana rekomendācija bija paturēt darba attiecībās attiecīgo darbinieku, un ka man nav nekāds interešu konflikts, un tas man bija lielākais tāds trīsas izraisošais dialogs, jo mani tad principā pārbaudīja, un uz kārts bija mana reputācija. Jā. Man nav problēma ar to dalīties, jo es nenosaucu nevienu valsti, nevienu privātu personu, es varu pastāstīt par savu pieredzi. Jā. Jo man šķiet, ka tas ir arī tas viens no aspektiem, kāpēc varbūt tie kolēģi, iekšējā auditu daļu vadītāji ir satraukušies, tad, kad kāds ārējais nāk, jo tev ir tā tava reputācija, ar ko tu darbojies, un tad varbūt ir grūti vai ne pārkāpt šo te robežu un ņemt tos ieteikumus vērā. Bet kā tu saredzi, un šie ieteikumi, ko tur ir runāja, kas galvenokārt ir vērsti uz to, lai iekšējais audits būtu efektīvāks, lai viņš varētu labāk sniegt šo pārliecību, vai viņi tad kopumā arī nerada to pievienoto vērtību visam uzņēmumam, tāda gan uzņēmuma ilgtspējīgai, gan arī tiešām labākai risku identificēšanai, jo, ja spēj ieklausīties tajās rekomendācijās no iekšējā audita daļa. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, ka tam ir pievienotā vērtība, un tas ir virziens uz ilgtspēju un labāku risku vadību, jo, manuprāt, iekšējais audits jau ir viens no tādiem, tā ir trešā aizsardzības līnija kopējā iekšējas kontrolas sistēmā, un viennozīmīgi iekšējā audita rekomendācijas ir jēgpilnas, samazina riskus un uzlabo procesu efektivitāti, tas ir pats galvenais, vai ne? Vai kaut kas mainīsies nākošajā gadā, kad mainās šie standarti, vai tomēr šīs pieejas attiecībā uz ārējo pārbaudi iekšējiem auditam un kvalitātes novērtējumu saglabāsies aptuveni tādas pašas? Šī grāmata būs noliekama bibliotekā un tiks izdota jauna grāmata. Tas, ko es redzēju, kas ir ļoti labi, jaunajos standartos prakses vadlīniju prasības ir kļuvušas par obligātām. Tas man bija iepriekšējos gados izaicinājums, jo iekšējie auditori saka, nē, tu vērtē pret labāko praksi. Tava rekomendācija izriet no prakses vadlīnijām, kas ir noteikts, standarti to nesaka, bet prakses vadlīnijas ļoti labi paskaidro, kas tiek domāts standartos. Tāpēc man atbildi, man liekas, ka no nākamā gadā būs vieglāk veikt ārējos novērtētājs, jo kvalitātes novērtētāji varēs tiešām balstīties uz šo pilno prakses vadlīniju, kā tas ir interpretēts. Un arī jaunās vadlīnijas valsts pārvaldē jau būs detalizētas, kā auditēt valsts pārvaldi. Būs labāk. Jā. Varbūt var pastāstīt, kad ir jāsāk domāt auditoriem vai uzņēmumam par ārējo novērtējumu? Vai ir kāds cikliskums, kādā ir jāveic šis te novērtējums? Jā, cikliskums ir 5 gadi. Reiz 5 gados vai biežāk ir jāveic iekšējā audita ārējais novērtējums. Ja ir notikušas būtiskas izmaiņas, to var veikt agrāk.
Jo, piemēram, tagad mainīsies standarti, man liekas, ka tāda progresīva iekšēja audita struktūra vienības varētu veikt jau šo ārējo novērtējumu pēc iespējas ātrāk. Ir ieviestas visas prasības normatīvos iekšējos, un kā tad mēs izskatāmies, negaidīt šos 5 gadus kopš jauno standartu stāšanās spēkā. Es aicinātu to darīt ātrāk. Jā. Un kas notiek, piemēram, ja šajā te novērtējumā visas pozīcijas neatbilst? Cik ilgā laikā tam audita vadītājam vai auditoriem ir jānovērš šīs te neatbilstības? Vai ir kaut kādi termiņi? Tiklīdz gribās izmantot, veikt saskaņā ar iekšēja audita standartiem, ko var iegūt, ja ir 2 lietas, ja ir iekšējais novērtējums un ārējais novērtējums. Līdz ar tā ir tā atbilde. Jā. Tad, kad iekšējais audits visu izlabo, to apliecina iekšējais novērtējums. Pēc tam nākamās solis būtu ārējā novērtējuma pieaicināšana, lai pateiktu, jo manā praksē bija klienti, kuriem bija daļējas atbilstības, kopējais novērtējums bija daļēja atbilstība, un viņi gribēja kopēju atbilstību. Es tiku uzaicināta pēc 2 gadiem atkal izauditēt šo pašu klientu, jo viņiem bija ļoti svarīgi panākt, kā ārējais novērtētājs atļauj izmantot kopumā atbilst, lai viņiem būtu kopumā atbilst, un viņi varētu izmantot atbilst standartiem savos iekšējā audita ziņojumos. Man ir jautājums par šo pašnovērtējumu, iekšējo novērtējumu. Vai tas nozīmē, ka arī iekšējā audita vadītājs, pirms viņš uzaicina šo te ārējo novērtējumu, var izmantot šo te grāmatu, iziet cauri un apskatīties, kā es izskatos? Pavisam noteikti tas ir ieteicams, jo tas pašnovērtējums ir tas pats, manuprāt, pēc metodikas. Es veicu iekšējo novērtējumu Latvenergo, un es izmantoju tieši šo pašu metodiku. Jā, pavisam noteikti ieteicams izmantot pašnovērtējumu. Tas būtu tāds pirmais solis, kad tu esi pašnovērtējies, un tad, kad tev ir nepieciešams jau skats no malas, vai šī te vēlme tiešām uzlikt šo pareizo teikumu, tad attiecīgi jau tu vari uzaicināt to ārējo auditoru, kas ārējo novērtējumu. Jā, jo ja nebūs pašnovērtējumu, tad atkal būs neatbilstība tam standartam uzveikt uzraudzība un kvalitātes vadība, kas ir nepārtraukta audita uzraudzība un šis iekšējais pašnovērtējums. Ilvija, liels paldies tev par sarunu. Lūdzu. Ļoti interesanta šī tēma, jo es domāju, ka daudzi no iekšējiem auditoriem strādā kopumā kā iekšējie auditori, bet nav īsti sapratuši, varbūt, kāpēc tas ārējais novērtējums būtu nepieciešams. Varbūt kā pēdējo noslēdzošo, tu varētu padalīties, kādi ir tavi galvenie padomi kolēģiem, kas gatavojas vai domā par to, ka viņiem būtu nepieciešams šis te ārējais novērtējums par iekšējo auditu? Noteiktu iedrošinājums, ka tas būs tikai pašu labumam un būs šī iespēja izmantot jūsu iekšējais audits veikt saskaņā ar starptautiski atzītiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem, kas ir augstākais kvalitātes novērtējums priekš jebkura iekšējā auditora arī Latvijā. Paldies, Silvija, tev par iedrošinājumu, un tad, mēs arī no savas puses iedrošinām visus skatīties uz šo te, kā varam pilnveidoties paši iekšējie auditi, iekšējie auditori, un mēs varam sākt ar Ilvijas pieminēto pašnovērtējumu, neizejot cauri, un ir brīnišķīgi liela grāmata, ko mēs redzam uz galda, kam var sekot līdzi, un tad šo arī veikt. Paldies, Ilvija, tev liels. Jā, lūdzu, veiksmi. Paldies liels.